Sveiki, ar jums video virtuvē Žana gatavoja uzbeku plovu. Vajadzēs sīpolu, burkāni, jēra gaļa, rīsi, pipars, sāls, eļļa vai nu tauki. Kārtīgi mazgāju rīsus, vairākos ūdeņos 3–4 reizes. Notecinu. Nezinu, cik tas ir uzbeku plovs, bet grāmatā tā viņš arī saucās. Varianti arī ļoti dažādi pagatavošanas. Rīsi pārlēju ar siltu ūdeni un atstāju 1 stundu piebriest. Jēru gaļu sagriežu kubiņos nelielos, aptuveni 3 centimetri. Karsēju eļļu vai nu jēra speķi. Cepu gaļu karstā eļļā. Līdz paliek zeltaini brūni. Protams, labi to darīt čugunu katlā. Bet šīs kastroles ir ar biezu maliņu. Gaļa jau apcepta. Lieku klāt sagriezt plānos pagaros stienīšos sīpols. Burkāns. Un apcep kopā ar gaļu. Leju klāt karstu ūdeni. Lieku klāt sāli, pipars. Ūdeni leju tā, lai pārklāj gaļu. Un uzvāru. Rīsi gatavi, piebrieduši. Notecinu. Un vienmērīgi uzklāju rīsus gaļai. Vienmērīgā slānī. Kārtīgi kārtoju. Samazinu uguni un sutinu. Pagāja 15 minūtes, ūdens aiziet no virsmas. Es izduru ar tievu kociņu vai nu ar karoti. Vairākas caurums līdz pašai apakšai. Un ar karoti pielēju dažas karotes ūdeni, lai plovs nepiedeg. Uzlieku virsū katlam vāku, samazinu uguni līdz minimālam un atstāju 25–30 minūtēm sautēties līdz rīsi gatavi. Man pagāja vairāk 40 minūtes. Во время тушения чуть-чуть убольшила огонь, поставила на двоечку, так как на огнёчке было мало. Plovs ir gatavs. Плов готов. Plovu kārtoju uz šķīvi. Kaudzēju no sākuma rīsus un pa virsu kārtoju gaļas gabaliņus. Un smalki sagrieztus sīpolus. Посыпаем луком, соломочкой нарезанным.
Sīpoli piedod ļoti labu garšu. Zaļums, pētersīlis. Uzbeku plovs gatavs, lai jums labi garšo!